Viņš jūtas kā dievs, bet dievi nemirstīs žūši. Tas ir tikai kredīts, ko viņš maksā ar sevi. Pirmais vilnis, viņš ir neuzvarams. Otrais, viņš redz cauri sienām. Trešais, viņš neredz sevi spogulī. Tikai kauls, tukšumu un bailes, ka vilnis beigsies. Viņš domājas enerģijas pilns, bet viņš ir kā telefons, kas ēd akumulatoru. Nevis uzlādē, bet izsūc līdz pēdējam procentam, līdz viņš paliek melns. Sausā enerģija nedod, tā ņem. Viņa adrenalīns vairs nestrādā, tikai mākslīgais vilnis, ko viņš pērk ar savu ķermeni. Viņš grib just ņem vēl, bet katra līnija ir aizdevums. Bez procentiem, bet ar procentu viņš pazūd. Sausā enerģija, tā iedod spārnus, bet spārni ir no stikla. Kad te saplīst, viņš krīt cauri sev, un neviens nedzird. Viņš zaudēja svaru mēneša laikā. Nē, viņš nezaudēja. Viņš iztērēja katru kilogramu par vilni, kas beidzās pārāk ātri. Viņš skatījās spogulī, bet redzēja tikai smiltis. Viņa nervu sistēma plīsa kā papīrs. Viņa adrenalīns pārdots, viņa smaids aizņemts. Un viņš smaidīja, jo domājas kontrolēja, bet kontrola bija tikai ilūzija, pirms viņš palika tukšs. Ņem vēl vienu, tev pietiks. Nē, nepietiks, nekad nepietiks. Tāpēc, ka sausā enerģija nekad nesaka pietiek, tikai vēl. Sausā enerģija, viņš izskāpa, bet citi vēl deg. Nekāds dievs, viņi tikai degviela, kamēr ir līdz beidzies. Viņš aizgāja, nevis tāpēc, ka stiprs, bet tāpēc, ka viņam bija kāpēc. Ģimene miegs var smaids viņš pats, nevis aizņēmums, bet īsts. Sausā enerģija, tā iedod spārnus, bet spārni ir no stikla. Viņš salauza, viņš izskāpa, tagad viņš iet nevis līnijā, bet pa savu ceļu. Pēdējais čuksts, viens, bet īsts klusums. Tas ir viss. Tas ir viss.